Oakley X-Lite un X-Lite S soniskās zobu. Sveiki, šeit Toms no baldzo.lv un šis ir jauns modelis no Oakley. Šīs zobu ir pieejami divās krāsās – zila vai pelēka un divās komplektācijās ar ceļojumu futlāri vai bez. Zobbirstei ir 5 tīrīšanas režīmi. Tās maksimālā jauda ir 72,000 sariņu kustību minūtē, un arī šai zobbirstei ir USB-C uzlādes sistēma un 2 minūšu gudrais timers. Tik pēc 30 sekundēm zobu birsta nedaudz savādāk novibrē, tādējādi paziņojot, ka ir laiks sākt tīrīt citu zobu daļu. Ir jāiedomājas, ka zobi jāsadala 4 zonās. Katru zonu tīram precīzi 30 sekundes. Timers palīdz vienmērīgi iztīrīt visas zobu daļas. Lai pilnībā uzlādētu zobu birstu, nepieciešams tikai 3 stundas, un pilnībā uzlādēt tā spēj darboties līdz 40 dienām. Arī šai zobu birstei ir krāsains ekrāns, taču tas nav skāreņjūtīgs kā citiem Oakley modeļiem. Visa vadība notiek ar vienu pogu. Paņemot zobu birstu rokā, kad tā nav tikus kādu brīdi izmantot, tad ātri nospiežot pogu iespējams izvēlēties vienu no 5 tīrīšanas režīmiem. Kad zobu birsta jau ir darbojusies kādā no režīmiem aptuveni 3 sekundes, tad zobu birsta nākamajā reizē atcerēsies jūsu izvēli un turpinās darboties tieši šajā režīmā. Šajā brīdī šī poga darbojas jau kā pauzes poga. Ja vēlamies vēlāk nomainīt citu tīrīšanas režīmu, tad zobu birsta ir jāizslēdz un jāatstāj mierā, līdz nodziest tās gaismīgs un ekrāns. Tad atkārtot pieslēdzot un vēlreiz ātri nospiežot ieslēgšanas pogu, varam nomainīt citu tīrīšanas režīmu. Kamēr šāds risinājums nav slikts un samazina pogu skaitu uz zobu birstas, man personīgi labāk patīk Oakley X10 modelis, kur režīms maina ar vienu pogu, intensitāti ar citu pogu un ieslēdz vai izslēdz vēl ar 3. pogu. Zobbirstei komplektā nāk USB-C uzlādes vads, viena maiņas galviņa, un ja iegādāsieties X-Lite S komplektāciju, līdzi būs arī ceļojuma futlārs. Zobbirsta izdala aptuveni 56 decibels skaņas līmeni, kas ir vidējs rādītājs starp visām Oakley zobbirstēm. Arī šai zobbirstei veicām mūsu testus. Triecienu testu laikā zobbirstu metām pret grīdu no 1 metra augstuma 3 dažādās pozīcijās. Ar uzgalu uz leju, ar uzgalu uz augšu un uz sāniem, tādējādi simulējot iespējamo zobbirstas izkrišanu no rokām vai izlietnes. Zobbirsta pēc visiem kritieniem turpina darboties teicami. Ūdens drošības testā zobbirsta bez problēmām pavadīja 2 minūtes pilnībā iegremdēt un ieslēgt tīrīšanas režīmā. Lai pārbaudītu aplikuma noņemšanas spējas, pirms tīrīšanas izmantoja aplikuma detektora tabletes, kas iekrāso zobu aplikumu spilgti violetā krāsā. Pēc zobu tīrīšanas var redzēt, ka viss aplikums ir noņemts. Ja tev liekas, ka šī zobbirsta ir piemērota tev vai kādam citam, ko vēlies iepriecināt, aprakstā atradīs saiti, kur to var iegādāties. Visi mūsu internetu veikalā nopērkamie produkti jau atrodas pie mums. Tas nozīmē, ka jums nav jāgaida vairākas dienas vai nedēļas. Saņemiet tos uzreiz, ierodoties mūsu veikalā vai ar piegādu uz pakomātu vai mājām.